Viens telefona zvans, viens steigā nospiests e-pasts no bijušā kolēģa, un jautājums, kur palika mana nauda, vairs nav tikai pārdomas par budžeta paratību, bet gan skaudrā realitāte. Tāda ļoti ātri no tādiem filozofiskām pie praktiskām dabām var tikt. Bet par to, kā darbojas krāpniecības schēmas un kā visbiežāk kļūst par krāpniecības upuriem un kā galu galā pasargāt gan sevi un tuviniekus. Par to mēs runāsim šodien sarunu cikla, kur paliek mana nauda epizodē. Un tā ierasti ir tapusi sadarbībā ar Latvijas Bankas naudas skolu. Šodien man viesi zina visu par krāpniecībām un cietušajiem, un viņi zinās visus labākos padomus, kā tur nenonākt. Ingus Valtiņš, Latvijas Bankas licencēšanas un sankciju pārvaldes galvenais juriskonsults. Sveicināti! Labdien! Un Solvita Sļadze, Valsts policijas kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes pārstāve. Labdien! Sāksim nedaudz ar statistiku. Finanšu nozares asociācijas dati par krāpšanas gadījumiem 4 lielākajās bankās Latvijā 2025. gadā liecina, pašiem cilvēkiem apstiprinot maksājumu klientiem izkrāpti vairāk nekā 12 miljonu eiro. Tātad aptuveni 1 miljons eiro mēnesī. Valsts policijas dati ir vēl iespaidīgāki. Tur runa ir par gandrīz 2 miljoniem mēnesī. Šī statistika atspoguļo realitāti, to reālo situāciju, jo es vienkārši domāju pats no sevis. Pirms 13 gadiem no Cēsīm pārvācos uz Rīgu, man vajadzēja atrast dzīvokli. Un es atradu ļoti labu sludinājumu internetā. Man teica, večuk, aizmaksā man privāto kontu 50 eiro un dzīvoklis tev būs rezervēts. Es viņam aizsūtīju tam džekam 50 eiro. Protams, ka nekāds dzīvoklis nekur nebija. Es vienkārši aizsūtīju nepazīstamam cilvēkam 50 eiro un līdz pat šai baltai dienai es nevienam par to negribēju stāstīt. Kāda ir tā reālā statistika? Varbūt ir pat vēl bēdīgāk tie cipari. Kā jums šķiet? Kā ir patiesībā? Reālā statistika, es domāju, ir no dažādiem skatpunktiem. Ja mēs skatāmies no Latvijas Bankas Finanšu nozares asociācijas apkopotās statistikas, jā, tad tie ir 12 miljoni aptuveni. Jā. Ja mēs skatāmies no Valsts policijas puses, tad ir gandrīz 2 reizes vairāk. Jā. Un jautājums, kāpēc? Un mēs savā ziņā esam apzinājušies, kāpēc, jo mēs saprotam, ka cietušie naudu iespējams glabā skaidrā, jā, mājās un glabā. Un to atdod krāpniekiem. Un otrs ir tas, ka izmanto finanšu iestādes ārpus Latvijas. Piemēram, Lietuva, Igaunija, Revoluta, un tādas no Lielbritānijas iestādes. Un tā statistika neparādās mūsu finanšu iestāžu statistikā. Jā, tā kā tas tomēr arī parāda tendenci, kad krāpnieki arī varbūt saprot, ka bankas vairāk aizsargā savus klientus, vairāk uzrauga, jā, tad viņi varbūt cenšas to skaidro naudu izkrāpt vairāk ārā. Es saprotu, tātad skaidrā nauda gandrīz vai tik pat daudz aiziet, cik digitālā. Arī citas finanšu iestādes, kas nav Latvijā, arī tur ir daudz naudas. Jā. Solvis, varbūt īsti, kā var tikt pie tās skaidrās naudas tie krāpnieki? Es saprotu, tur sociālajos tīklos atsūta vēstuli pārskaita kontu, bet pie tās skaidrās naudas, kas mājās zem matrača glabājās, kā cilvēki pie tās tiek? Jā, ir tā, ka tajās telefona krāpšanās, ko mēs nošķiram, tur vairāki posmi ir, kad sākumā zvana pirmais zvans, tas būs tāds izlūka zvans, ko sauc augstais zvans. Tas būs vai nu stādās priekšā kā kāds operators vai pakalpojums sniedzējs, un pēc tam jau zvanīs viltus policists, kurš teiks, ka jums iepriekš zvanīja krāpnieki un tagad vajag glābt līdzekļus. Un glābšanas operācijā viena no arī posmiem ir arī skaidro naudu, kas ir dzīvesvietās glābt un pārvietot to uz drošāko vietu pagaidām kopā ar viltus policijas darbinieku, un pēc tam, kad mēs jau noķersim vainīgos, tad visu atgriezīs atpakaļ. Tas ir tāds kā aicinājums piedalīties kādā ekskluzīvā eksperimentā kopā ar viltus valsts policijas darbinieku. Un par cipariem kopumā runājot, tad arī mēs redzam un zinām, ka būtu arī krietni vairāk nekā 23 miljoni eiro, kas ir reģistrēti, par ko ir cilvēki atnākuši uz policiju un iesnieguši iesniegumus. Jo tad, kad mēs uzejam uz datu bāzēm zvanu centros un redzam, kam vēl šie operatori zvanīja un kādas ailītēs ir pretī summas un zvanam šim cilvēkam, tad nereti mums sanāk sazvanīt Latvijas valsts piederīgo, kurš pasaka apstiprinoši, ka jā, es tur ieguldīju 70 000 eiro un jā, es negāju uz valsts policiju un nerakstīju iesniegumu. Tāda daļa arī neredzamā ir, es domāju, ļoti liela. Un tie 23 miljoni, kas ir pagājušajā gadā atdoti krāpniekiem, tā ir tāda, tā redzamākā daļa.
Viņi neiet, tāpēc, ka viņiem ir kauns, vai viņi varbūt vēl domā, ka tas ieguldījums atnāks atpakaļ? Dažādi iemesli būs, un dažādās stadijās cilvēks vēl atrodas. Ir tādi, kas vēl domā, ka atnāks atpakaļ, un tur vēl ar kādu citu grupu sadarbojas un turpina maksāt, un tad viņu krāpīja pa otram aplim. Ir tādi, kas nenāk uz policiju, jo domā, ka varbūt ka tur nekas tāpat nesanāks atrisināt un negrib iet, vai arī kautrējas iet, vai negrib atzīt sev. Iemesli ir dažādi, kāpēc viņi nereģistrē šos notikumus. Es aicinātu tomēr nākt un rakstīt, jo katra sakritība, kad kāds cietušais izstāsta kādu bankas kontu saņēmējs, tur krāpnieku vai IP adrese vai segvārds, tas viss noder mums nolūkā nākošos cietušos potenciālos pasargāt. Jūs teicāt, ka tiem cilvēkiem saka, ka viņiem vajag pasargāt to naudu, kas viņam tajā zeķē mājās stāv, un tā drošā vieta, uz kuriem viņi aicina nest, ir pakumāts. Pakumāts ir viens no. Ļoti bieži arī atbrauks, mēs viņus sauc par kurjeriem, bet telefonu sarunā viltus policists teiks, kad atbrauks mans kolēģis, vai arī citreiz ir arī bankas darbinieki, kas saka, ka tur vajag nodot bankai drošā glabāšanā, un pēc tam viss tiks atgriezts. Tātad gan tiek izmantoti šie sūtījumi, gan arī atdots cilvēkiem rokās. Mums aizvien līderos ir telefonu krāpniecība, ja? Vai arī krāpniecība sociālajos medijos, kas ir šobrīd? Ir dažādi, es teiktu, ļoti stabila krāpniecība, noteikti finanšu investīcija krāpniecība jomā. Ja, tur apmēram pusmiljons mēnesī kā minimums aiziet. Tur ir stabili. Ja. Bet tādi šoka zvani, telefona zvani, viss, kas ir SMS, tas vairāk ir viņa veida. Ja, bet tas zvani un SMS ļoti daudz skaita ziņām. Šoka zvani ir tie, kad tev piezvana un saka, ka tavs tuvinieks ir ciets negadījumā. Tas skaitā vai šoka zvans, kad jums tiek uzlauzts konts, jums tur nozags, jums tur tas vai tas. Arī nelaimē nonācis radinieks, kurš jums nav zvanījis pusgadu, un jūs uzķeraties. Jā. Kas ir varbūt tās psiholoģiskās lietas, ko tas krāpnieks mēģina no tā cilvēka tajā brīdī dabūt? Jo droši vien, kad ja piezvanos to šoka zvanu, mēģina uzreiz to reakciju dabūt pēc iespējas ātrāk to naudu ārā, vai ne? Lai tam cilvēkam nav laika apdomāties par to, ka varbūt šī ir krāpniecība. Varbūt jūs varat pateikt, kas ir tas, kā atpazīt, ka tev zvana krāpnieks, nevis policists tajā brīdī? Jā, tā pirmā emocija šajās telefona krāpšanās ir ļoti svarīga. Tieši uz to arī spiež. Šoka zvanos uz bailēm, un tāds tiek raudošas balsis, ka tieši tagad vajag atrisināt kaut ko, vajag aiznest naudu, samaksāt ārstam par operāciju vai samaksāt tam otram cietušajam, kurš it kā ir notriekts uz ceļa, lai viņš neraksta iesniegumu, vai samaksāt, vēl tur arī ir tādi piedāvājumi samaksāt policijai, lai nevajadzētu rakstīt un uzsākt kriminālu lietu. Šis te viss ir dzirdēts, un tā ir pirmā emocija. Tā pašā laikā citās krāpšanās, kur arī ir nepieciešams zvanīt un runāt, tur būs vai nu tā kā vientulība, cilvēks ir vientuļš un viņš grib parunāties un viņš ļaujās tam, vai arī viņš ir tāds azartisks, tiek izmantots viss iespējamās vājās īpašības nolūkā izkrāpt pēc iespējas vairāk. Jā, tieši tāpēc arī policijai bija tāda kampaņa piezvanu radiniekiem, kamēr krāpnieks nav piezvanījis, jo tiešām tā var būt, ka īpaši gados vecākiem cilvēkiem, kur dzīvo vientuļi, krāpnieks piezvana, kad jūsu radinieks tiešām nav varbūt sazinājies, un tad ir notikusi nelaime, un tad cilvēks arī iekrīt. Un kā mēs zinām, tad arī ir milzīga steiga, tu cilvēks steidzina, un bieži sēž uz klausos, ja tā var teikt, stundām. Viņam neļauj atzvanīt citiem cilvēkiem, ja viņš sēž, kamēr viņš izdara to konkrēto darbību. Jā, noturēt uzmanību, lai viņš nevarētu parunāties ar kādu un sākt uzdot jautājumus. Un tas arī bieži strādā. Mēs to arī redzam. Mums ir arī bijis zvans no 6 vakarā līdz nākamās dienas 12. bez pārtraukuma ar izējošiem maksājumiem. No 6 vakarā līdz 12 rītā? Jā. Ļoti labi telefonam baterija tur ir arī turējis kādam. Palādē, ļauj arī palādēt, un arī turpat arī kopā uz toleti un kopā uz virtuvi visu laiku, un tur arī visādi iemesli teikti, kāpēc vajag tagad vēl mums parunāties un glābt līdzekļus. Piemēram, klausītājs klausās šo te un domā, ok, labi, gadās visā dzīvē var gadīties, ka man tiešām zvana no kāds ārkārtējas situācijas. Varbūt, kas ir kaut kādi jautājumi vai kaut kādi padomi, kā uzreiz saprast, vai zvanītājs ir vai nav. Kā rīkoties, kā saprast, ka tev mēģina apčakarēt? Mans padoms personīgais būtu vispār, ja tev zvana kāds un sāk runāt par naudu un sāk interesēties par tavu naudas maku un internetbanku, tad tev steigas vispār nedrīkst būt nekādas. Vajag
paelpot, saskaitīt līdz 10, padomāt katru reizi. Vienkārši nesteigties. Mēģināt domāt līdzi situācijai, un tad arī atrisināsies un atkritīs vairākas lietas. Ja cilvēks tomēr ļaujās šim spiedienam un domā ar tādu instinktīvu un uz emociju pamatu pieņem lēmumus, tad viņš arī iet šo te krāpnieka vadīto ceļu. Ingas, varbūt arī kāds idejas? Jā, ideja ir daudz, bet ja mēs tieši par telefonu krāpniekiem runājam, tad droši vien vajadzētu to sarunu pārtraukt un uzzvanīt kādam citam, ko tam pašam radiniekam, kuriem ir nelaime, jā, vai vēl kādam citam, mēģināt noskaidrot no citiem avotiem. Un tas varbūt ieviesīs to patiesību. Un droši vien, ka es aicinu būt arī diezgan kritiskiem, ja, kad diez vai šādi risina šādus jautājumus mūsdienās. Ja, tā kā Viņi uz dullo zvana, vai viņi tomēr arī iepriekš veic kaut kādu izpēti, piemēram, jo zvana par to radinieku, tad iespējams jau tur jau ir pretī jau arī nostalkot man sociālo tīkli, varbūt kaut kas. Varbūt Solvija toreiz precizē, bet cik es zinu, zvanu visiem pēc kārtas. Es arī esmu šādu zvanu saņēmis, un es jau uzreiz saprotu, kas tas ir. Un es fonā dzirdu, ka tas ir zvana centrs, tur vēl tādi paši pāris runā. Jā, un, es uzskatu, ka zvanu uz dullu, un diez vai viņi zina konkrētā cilvēka radinieks. Tad jau tas ir ļoti mērķtiecīgs zvans, un tas cilvēks jau varbūt tiešām varētu tikt apstrādāts. Profesionāls intereses vārdā parunājies ar viņiem ilgāk vai uzreiz nomeklausot? Reizēm, bet ne ļoti ilgi mazlietiņi, bet tas tu tiešām raudoši sievieti otrā galā. Cik ilgi var viņi runāt? Ja? Es vēl piebildīšu klāt. Ir dažādas krāpšanas un mērķētas uz dažādām vecuma grupām, uz dažādiem cilvēkiem. Lielākoties tā lielākā masa, jā, viņi ir tādi, kad zvana jebkuram. Ir datubāze ar Latvijas valsts piedarīgo tālruņa numuriem, un tā tiek izmantota. Ir arī tādas krāpšanas, kad viņi zina, kam viņi zvana. Teiksim, kādi cilvēku grupa, tur piemēram 5000 cilvēku latvieši bija investējuši konkrētā krāpnieciskā zvanu centrā, un pēc tam, pēc kāda gada, viņiem vēlreiz zvanīs un teiks, ka mēs piedāvājam atgūt iepriekš zaudētos līdzekļus, mēs zinām, ka jūs investējāt tur un tur, mēs redzam, kur palika līdzekļi, tagad mēs kopā rakstīsim šādu dokumentu un tādu, tu jums jāsamaksā tāda komisija, un tad mēs jums atgriezīsim atpakaļ visus jūsu zaudētos līdzekļus. Tas nozīmē, ka šai grupai ir vai nu notirgota šī datu bāze ar datiem par iepriekšējo laika periodu, cik kurš investēja un ko pa to gadu sastāstīja operatoram ar detaļām, kādos ceļojumos patīk braukt un kādām mašīnām patīk braukt. Un, vai arī tā ir tā pati filiāle, kur pirmajā stāvā notiek pirmais posms, notiek viltus investīcija, un otrajā stāvā notiek iepriekšējo investīciju atgūšana. Tā kā krāpšana veidi ir dažādi. Kuras ir pašas ienesīgākās schēmas krāpniekiem? Tā kā es pieņemu, ka tie augstie zvani, tie droši vien ir vienkārši spiež uz masu vairāk, bet šeit droši vien ir tādi mēģina izkrāpt jau lielāku summu no cilvēkiem, kuriem viņi zina, ka viņiem ir kaut kāda nauda, vai ne? Ir tā, ka ja viens labs klients, kurš, viņiem saucas tāds VIP vēl klienti, ir arī VIP tāda klienti, zelta status, zelta karta krāpniecības. Jā, tie ir tie cilvēki, kuri viņi zina, ka viņiem ir nauda, un ja kas viņiem dabūs ļoti daudz naudas, un šādi cilvēki tiešām ir ārkārtīgi vērtīgi, un dati par viņiem tiek notirgoti arī par lielu naudu. Ja tev vispār padod ziņu, ka lūk, ir tādi cilvēki, kuriem ir daudz naudas, un ar viņiem var piedomāt kaut kādu interesantāku krāpšanas veidu, kā viņu apvārdot un izkrāpt. Jā, mēs arī Latvijas bankā no iesteigumiem redzam, ka cilvēks raksta, es tiku apkrāpts, es to apzinājos un apstājos, bet man pēc kāda laika šī nauda ir atradusies. Un bieži vien ir tā, ka Eiropas dažādas uzraudzības iestādes, tā skaitā reizēm arī Latvijas banka vai ESMA, Eiropas vērtspapīrtirgus iestāde, bieži vien izmanto arī Lielbritānijas uzraudzības iestādi, jo tur it kā viss ir angliski. Ja, un šīs iestādes it kā ir atraduši to naudu. Un tie cipari tiešām sakrīt. Un kā Solvits saka, tad vai nu tie paši tikai no cita kabineta, vai tā datubāze ir notirgota. Un to cilvēku izdodas apvārdot. Viņš notic, ka kāds ir viņa naudu atradis. Un, lai viņš to naudu atgūtu, protams, viņam ir jāiemaksā atkal kaut kāda apdrošināšana, kaut kas par kaut kādu glabāšanu. Tas aplis nebeidzās, iet uz priekšu. Sam nodokļi jāsamaksā. Jā, nodokļi un viss kaut kas. Un naudu, protams, viņš nedabū, bet viņš ir noticējis jau otro reizi tam pašam stāstam. Ja, un tad viņš nāk uz Latvijas banku un cenšas, lai mēs validējam, ka tas ir legāli un ka viņš dabūs to naudu.
Tur arī iesniedz apliecinājums, ka tā nauda ir, visi viņa vārdi, uzvārdi, konkrētas summas, un tūlīt būs pārskaitījums. Jā, un šeit nevajag padomāt nevienu mirkli, ka tas ir dumji, un es neuzķeršos, un es esmu tas, kurš nekad nenonāks tādā situācijā. Šie krāpnieki, viņi kopē legālu pakalpojumu, viņi kopē legālu pakalpojumu dokumentus, viņi ir sagatavojušies, viņi izsniedz līgumus parakstīšanai, viņi ļoti labi runā un pārliecinoši stāsta par savu kvalifikāciju, par savu darba pieredzi. Šis neizskatās, ka cilvēks atnāca no malas un sāk kaut ko pirmajā dienā tur izdomāt krāpt. Viņi ir apmācīti, un tie dokumentu kvalitāte arī ir diezgan laba, un cilvēku tiešām var apmānīt. It kā īsti amatpersonu vārdi, uzvārdi, paraksti. Ja, ja viņi prasa parādiet weblapu, tad viņi varbūt parāda oriģinālās uzraudzības iestādes weblapu. Ja uzdodas par advokātu biroju, tad ir uztaisīta advokātu biroja weblapa starptautiski, daudzām filiālēm. Ļoti grūti nenoticēt. Tās visas nozares ļoti, ļoti strauji attīstās. Varbūt ir kaut kādas tendences, ko jūs redzat jau, ko mēs varam sagaidīt no krāpniecības nākotnē. Teiksim, mēs visi zinām, ka zinātnē mēs gaidām kvantu datorus drīzumā. Ko mēs gaidām krāpniecībā? Kas ir varbūt kaut kāda lielā baža, kas mums tuvojās, vai arī varbūt kaut kas, kā mums ir jābūt gataviem? Ja mēs tik labi varētu paredzēt, būtu ļoti labi, ja mēs būtu soli priekšā, bet ko mēs redzam, arvien vairāk šis saturs tiek radīts ar mākslīgo intelektu. Viņš tiešām ir ļoti kvalitatīvs, ir labas bildes, arī bildes, varbūt pat viņas nav no īstiem mēdījiem paņemtas, bet uzģenerētas, un tās intervijas un instrukcijas, kā investēt tieši pie investīciju krāpniecību, viņas tiešām ir ticamas. Ja, un arī tas saturs, kur ir dažādas loterijas vai preču krāpšana, tur ļoti grūti ir pamanīt tās pazīmes, ka tur kaut kas nav ok. Saturs paliek ar vienu kvalitatīvāks. Un, ja jūs to saturu skatāties mazā telefonā, tad tur vispār neko nav iespējams redzēt. Nevar atpazīt domēnus. Jā, tā kā es teiktu, šī digitalizācija, mākslīgais intelekts, tas vēl arvien vairāk radīs iespaidu. Jā, iepriekš mēs kaut kādu masu izķērām uz tādām rupjām kļūdām, arī latviešu valodā garumzīmes tur vai vēl kaut kas. Tad tagad es pievienojos, un mana personīgā baža ir, kad tās kopijas vai tā uzdošanās par kādu paliks kvalitatīvāka. Un pienāks brīdis, kad mēs tiešām nespēsim nošķirt, kad ir reāla situācija un kad ir nereāla situācija. Tad mums būs jādomā rīki, kas palīdzēs mums nošķirt šos te apstākļus. Kaut vai, kā piemēram, deepfake video uztaisīt, ja kāda ļoti augsta Latvijas amatpersona aicina investēt kaut kur. Ja, ļoti vienkārši. Cilvēks skatoties ātri noticēt tam video, pat nevajag būt ilgam, viņš būt spēkā 1 vai 2 dienas, ja, bet tas burbulis aiziet. Jā, ja mēs tagad vēl ar aci vēl to varam saprast, ka jā, izskatās kaut kā ne tā, pieļauju, ka attīstoties pēc tam mēs arī nevarēsim nošķirt. Cilvēki pazaudē tikai naudu, jo skaidrs, ka labi, mēs varam pakomātā ielikt skaidru naudu. Tikpat labi arī mēs varam aizvest savu automašīnu. Mēs varam pārrakstīt īpašumu vai mantojumā saņemt tās Fabergé dakšas kādam uzdāvināt. Cilvēki riskē arī ar fiziskām lietām. Jā, viennozīmīgi. Un ne tikai to, kas pieder. Cilvēki ņem arī kredītus un aizņemas no kaimiņiem un radiem. Un rezultātā sanāk tā, ka viņi ir zaudējuši visu, kas viņiem bija. Un vēl viņiem ir jāmaksā kredītmaksājumi katru mēnesi. Tās summas arī citreiz mēs komentāros lasām, kā varēja būt pensionārei 80,000, no kurienes viņi ir. Bet viņai bija 10,000. 10,000 viņa atdeva krāpniekiem. Pēc tam krāpnieki atsūtīja sarakstu, kur var paņemt kredītus. Arī ar kaut kādu ieganstu, ka tas tagad ir vajadzīgs, un mēs atradīsim tur tos vainīgos, un pēc tam mēs visu atgriezīsim. Viņa aizgāja pie kaimiņienes, un tur vēl kaut ko aizņēmās, un tad kopā sanāca tie 80,000. Diemžēl cietušie atdot arī tādu mantu un tādu naudu, kas viņiem reāli nepieder, bet ko viņi ir aizņēmušies. Tas ir viens, un arī pārdod īpašumus un ieķīla un paņem tiešām liels kredītus. Tas tā notiek. Un otrs ir tas, ka, protams, var zaudēt kaut kādas finanšu lietas, bet bieži vien cilvēki arī zaudē savus finanšu datus. Ja, tādās krāpniecības schēmās cilvēks atdod visu. Viņš pieļauj, ka krāpnieks pieslēdzas viņa iekārtai, krāpnieks nokupē visas paroles, tiek iekšā visos sociālos tīklos, Latvija LV tiek iekšā, iegūst par tevi visus datus. Te pašā laikā tu esi atdevis visas pases kopijas, karšu datus, pilnīgi visu savu sensitīvo un finanšu vidi. Ja, un nākotnē tas sekas var būt ļoti grūti pierādīt, ka tu neaizņēmis tos kredītus, ka to darīs kāds cits. Ja, un cilvēki šādi iekrīt, mēs to redzam. Kas ir lielākā summa, ko viens cilvēks jūsu pieredzē ir zaudējis?
Mums bija virs miljons privāta persona ar saviem privātiem līdzekļiem, bet lielākoties lielās summas zaudē uzņēmumi. Tas ir tādi grāmatveži, kas ir vēl atsevišķi. Mēs izdalām tādu kompromitētu e-pastu lietas, kad tiek aizmainīti rēķini pareizajā laikā. Un cits bankas konts norādīts, un tad uzņēmumi ir tie, kas zaudē lielākos līdzekļus. Bet lielākā summa, kas mums bija, tas ir nedaudz virs 1 miljons eiro vērtībā. Tā kā telefona krāpšanas rezultātā privāta persona bija atdevusi savus līdzekļus. Bet es gribētu vēl par dzīvokļiem arī piebilst. Dzīvokļi ir ļoti jūtīgs jautājums, jo cilvēks tiešām pārdot pa īstam dzīvokli, un viņam kā būtu arī jāizvācās, un tātad viņš ir zaudējis savu dzīvesvietu. Lielākoties tas ir vienīgā dzīvesvieta, un lielākoties tie ir vecāka gada gājuma cilvēki. Tad, ja mūsu notāri gadījumā klausās, tad arī aicinājums viņiem pievērst šim uzmanību, jo viņi nāk pie notāriem ar nostiprinājumu lūgumu, tā kā nākt ar līgumu, ka viņi pārdod dzīvokli, lai pēc tam nest uz zemes grāmatu šo te lūgumu. Un notārs arī varētu varbūt papildus jautājumus uzdot, īpaši gadījumos, kad viņi redz, ka vecāks cilvēks ir atnācis pie viņiem pārdot savu vienīgo nekustamo īpašumu. Tur viņi tiek apvārdoti tā, kad kopā ar viltus policistu vajag ķert sliktos noziedzniekus, tā skaitā arī zemes grāmatā, sliktos nodevējus, tur sliktos, sekretārus vai tur palīgus, kuri pārraksta dzīvokli, un arī tagad jūsu dzīvoklis tiek noformēts uz cita vārda, un mums tagad kopā ir jānoķer tas cilvēks. Tagad mums it kā fiktīvi viņš jāpārdod, tas dzīvoklis, krāpnieks viņam saka, ieliksiet sludinājumu, pārdosiet, jums atnāks pie notāra, teiksiet, ka jūs pārvacaties pie sava bērna uz Vāciju vai pie sava dēla uz Daugavpili. Viņi pasaka precīzas instrukcijas, kas viņam būs jāsaka pircējiem, kurš atnāks, kas viņam būs jāsaka notāram, kurš uzdos jautājumus, un viņi to ar instrukciju izpilda, domādami, ka viņi piedalās šajā speciālajā darbībā kopā ar policistu. Un rezultātā dzīvoklis pa īstam tiek pārdots, pa īstam tiek izņemta visa nauda un pa īstam atdota krāpniekam. Parasti arī šie darījumi ir zem tirgus cenas, ātrā realizācija. Ja, nevis tur mēnešiem sēž un gaida, ka kāds kaut ko nopirks, bet tas arī tā ir pazīme, kad tiešām ir zem tirgus cenas. Jā, varbūt arī notāri varētu kaut kā vai nu iepauzēt, ka nevajag tagad tūlīt kaut ko kārtot, varbūt var atnākt rīt vai parīt. Tas arī der krāpšana gadījumā, kad cilvēks var drusku kaut ko padomāt, parunāt. Ja viņš saka, ka es braucu pie dēla dzīvot uz Daugavpili, tad varbūt arī tam dēlam vajag uzjautāt un uzzvanīt, vai tiešām jūs zinat, ka jūsu tēvs tagad tirgo dzīvokli. Jo rezultātā sanāk tā, ka bērni par to vispār neko nezina. Viņi nezina, ka viņa vecāki runāja ar krāpnieku 3 nedēļas un atdeva visus līdzekļus un arī pārdeva dzīvokli, tāpēc aicinātu pievērsties, jo šeit jau mums vairāk tādi gadījumi ir bijuši, un arī vēl pagājušajā nedēļā tāds ir bijis, kad 40. gada cilvēks ir pārdevis savu vienīgo nekustamo īpašumu un naudu atdevis krāpniekiem. Tad runa ir nevis tur pa dažiem dzīvokļiem gadā, bet par tā kā ierastu praksi, jā, ka tas ir... Dzīvokļi nav tik bieži, bet viņi ir vis tādi jūtīgākie. Ings, var pastāstīt, kā bankas mēģina no šī pasargāt, kādi ir bankām mehānismi, kas ļauj laikus identificēt iespējamās krāpniecības? Jā, sāksim droši vien ar to, ka bankas ir pats pēdējā aizsardzības līnija visā krāpniecības ceļā. Mēs šodien mūsdienās runājam par trīs līmeņa aizsardzību. Pirmā ir, pieņemsim, digitālās platformas, sakara operatori, kas vispār nobloķē, lai līdz jums atnāk krāpnieks. Otrā esam mēs paši, kas skatāmies Smart ID paziņojumus, kas skatās kritiski saņemtās īziņas, kas cenšas apzināti rīkoties savām finansēm. Un pat pēdējā aizsardzības līnija ir tā banka. Ja, tas banka un citu finanšu sektors ir diezgan regulēts. Bankām ir ļoti daudz pienākumu, ko viņas var darīt un ko nevar. Un ka viņiem ir jāizpilda šis rīkojums, ko jūs viņiem dodat, veicot maksājumu. Jā, jums bankai tas jāizpilda. Bet tai pašā laikā bankām ir izstrādātas diezgan sarežģītas sistēmas, ar kurām identificēt pazīmes, pēc kurām klients rīkojas netipiski. Jā. Un pēc tādām tad arī banka identificē un cenšas šos darījumus apturēt. Mūsdienās ir tas saucamais ZIB maksājums, kas izpildās līdz 10 sekundēm. Tad tas ir daudz grūtāk bankām šo noķert, bet tomēr ir pazīme kopums. Ja klients nav veicis pirkums uz
ārvalstīm, un pēkšņi sāk tur Zimbabvē pirkt kaut ko ļoti daudz internetā. Jā, tad tā ir pazīme. Vai arī klients ir noformējis kredītu, un tajā pašā nākamajā minūtē kaut kam skaita. Jā, tad arī banka var pajautāt, hei, ko tu dari, un uzdot papildus jautājumus. Un bankas arī to dara un cenšas šos darījumus noķert. Un vēl kas no pagājušā gada ir ieviests tas, ka bankas pārbauda, un bankai ir jāpārbauda, vai saņēmēji vārds uzvārds sakrīt ar viņu bankas kontu. Ja, kādreiz krāpnieks varēja jums iedot citu rēķinu pa siltumu, ja, bet ielikt savu kontu iekšā un jūs samaksājat. Jā, tā kā bankām ir sistēmas, bankas dara, bankām ir drošības dienesti, ir viss, kas cenšas sekot līdzi klienta darbībām. Ja. Bet tajā pašā laikā ir jāsaprot, ka tā klienta plūsma ir stipri mazākā mūsu ikdienas plūsma. Un arī bankas nevar sēdēt pie katra klienta un skatīties, ka viņš pārskaita uz 10 vai 100 eiro. Ja, tad arī jābūt tā digitālai plūsmai. Maksājumiem ir jābūt viegliem no klienta puses, bet tajā pašā laikā viņi tiek uzraudzīti. Un klientam jāsaprot, ka, ja banka uzdod papildus jautājumus, tad jāsaprot, kāpēc. Ja banka cenšas pasargāt to klientu, lai krāpniecības gadījumā tā nauda neaizietu. Mēs pirms tam runājām, ka tos dzīvokļus, teiksim, pārakstu 40. gada kungs bija pārakstījis, un bieži arī ziņās ir stāsti par to, ka senioriem izkrāpt lielu līdzekļi. Vai tiešām seniori ir galvenā krāpnieka auditorija, un ja nē, tad vai mēs varam vispār uzzīmēt kaut kādu vidējo krāpnieku, tādu krāpniecības upuru portretu? Vidējais krāpniecības upuru portrets būs cilvēks ar naudu, jo krāpšanas mērķis ir izkrāpt naudu. Katrai krāpšanai savs mērķis un sava auditorija. Būs tādas krāpšanas, kas tendētas tiešām uz vecāka gadagājuma cilvēkiem. Būs tādas, kas uz pilnīgi jebkuru. Ja? Teiksim, investīcijas lielākoties tomēr azartiskie vīrieši vēlas nopelnīt naudu. Sievietes savukārt mums lielākoties grib glābt visus un palīdzēt nelēmēm. Mēs ļoti labi sākam būvēt vīrieši ar investoru, sievietes ir glābējs. Ja mēs runājam par kādām tādām tipiskākām lietām, kad rupji runājot varētu tā pateikt. Bet kopumā skaidrs, ka jebkurš var kļūt par krāpniecības upuri. Teiksim, par SMS linkiem, ja viņš ir labi uztaisīts, kā tas bija ar to CSDD gadījumu, kad katrs varēja padomāt, ka tur mašīnu, ja dala ģimenē vairāki ģimenes locekļi, tad var padomāt, ka kāds tur ir ātrumu pārsniedzis, kaut ko tur ir jāsamaksā. Tad šāds vairāk vērsts uz tādu aizņemtu cilvēku, kurš ātrāk grib apmaksāt sodu, ienāk uzspiež uz linku un grib maksāt. Bet kopumā es gribēju teikt, ka krāpšana kā tāda ir tendēta uz jebkuru cilvēku, kuram ir nauda kontā. Vai skaidra nauda mājās, vai vienalga kas, jo mērķis ir izkrāpt. Un nav tāda tipiskākā cietušā. Noteikti nē. Latvijas Bankā arī ir kaut kāds tās vidējais, vai nav? Jā, mēs arī piekrītam, ka jebkurš var kļūt par krāpnieku. Un, ja mēs kādreiz centāmies profilēt krāpnieku profilu, tiešām tur vīrietis, sieviete no tāda vecuma līdz tāda nodarbošanās un izglītība varbūt tāda, tad mūsdienās mēs cenšamies izpētīt un saprast vairāk uzvedību, uzvedības raksturu. Jo tajā pašā laikā ir divi vienādi cilvēki, varbūt divas dažādas uzvedības. Un, ja mēs runājam par investīciju krāpšanu, tad tur ir īpaši izteikti tas, ka cilvēki tic, ka ar gudru investīciju varēs ātri nopelnīt. Ja? Gudri un ātri. Ja? Bet tajā pašā laikā viņi tic tiešām tam. Ja? Un tāpēc viņi arī sāk šīs ieguldīt fiktīvās investīciju platformās, kur 250 eiro nedēļā ir 500 vai 1000 eiro. Ja? Neiespējama peļņa. Un es teiktu, šeit ir azarts. Arī piekrīt tam, ka šīs investīciju vēlme investēt varbūt sākās, ka tu saproti, ka tev ir pensija tuvojās, ja kaut kas tāds vecums, un tu varbūt neesi neko uzkrājis, un tev ir vēlme nopelnīt, un tur tas gājumi cilvēki. Ja, Bet nav tā, ka mēs runājām, ka tie jaunie vīrieši vairāk varbūt tieši finanšu krāpniecību, tā kā investīciju krāpniecību upuri. Nav tā, ka arī viņi ir ar tādu zemāku tendenci iet policijai un to stāstīt vēl Latvijas Bankai? Par to, kas iet vai neiet, mēs esam novērojuši to, ka ir tādas 3 kategorijas. Pirmā, ja tā varētu teikt, kad netic, kad varētu kaut kas tikt novērsts. Tāpat nav jēga ziņot. Ja? Otra tā kategorija varētu būt tāda, ka tā summa ir bijusi pārāk maza. Jums tur izkrāp varbūt 10, 20 eiro, 30, kaut ko mazu, kur jūs nejauši ievadījāt datus, jums tur novilk vairāk kā vajag par piegādi.
Un tad tā trešā kategorija ir tāda, kas varbūt nezina, kur ziņot, un kam ziņot, un kā ziņot. Viņš varbūt neprot pat iesniegumu uzrakstīt. Ja? Tā kā tās ir tās varbūt 3 kategorijas, kas iezīmējās mūsu pusē. Romantiskās krāpniecības tā vēl ir lieta, vai tas ir kaut kas varbūt iet mazumā, vai arī neiet mazumā? Uz visu tā fona skaidrs, ka tas ir mazākā daļa tieši klasiski romantiskā krāpšana. Bet lielā daļā ir tā, ka cilvēki nespēja nošķirt to, kad pusgadu viņš sarakstījās vai viņa ar kādu personu. Un pēc tam tā persona piedāvāja pasakot, ka lūk, mans brālis vakar ļoti daudz ieguva un nopelnīja, ieguldot vienā monētā, un tur tik fantastiski viss sanāca. Negribu investēt, un tad viņš tiek pārvirzīts jau uz investīciju krāpšanu, investē tur pusgadu, un pēc pusgada saprot, ka tomēr ne. Krāpnieki nesavieno šos notikumus kopā, ka šī sākotnējā stadija, šī romantiskā saraksta jau arī bija domāta tam, lai viņu pārvirzītu uz to investīciju stāstu tālāk. Tad liela daļa ir tādi, ja? Tā romantika, kas pārtop vēlāk investīcijās. Bet klasiski romantiskās krāpšanas arī ir bijušas, un arī ir bijis tā, ka cilvēki sarakstās gadu, veselu gadu, katru dienu, līdz brīdim, kad ir pirmais mēģinājums jau runāt par naudu, un pēc tam ir kādi 2 mēneši, kad ir milzīga summa, teiksim, 70,000 pensionāri zaudējusi šajā romantiskās krāpšanas gadījumā. Tā kā šie stāsti ir, bet ne tik bieži salīdzinoši ar pārējām krāpšanām. Es teikšu, Latvijas bankā par šādu veidu krāpšanām iesniegumu principā nav. Es pieļauju, ka cilvēki kaunās varbūt tās. Es tiešām varētu uzslavēt tos cilvēkus, kas par to runā. Un runā atklāti un iet uz policiju un ziņo un stāst mēdījos un varbūt televīzijā. Tas varbūt ir jādara, lai tā atvērtu acis. Jo mūsdienās tā digitālā vide, iepazīšanās iespējas ir daudz, ja, bet pašam aizmugurē ir milzīgas sekas. Ja. Un, kā mēs zinām, kā bankas stāsta, tad ļoti grūti ir šādu cilvēku pārliecināt, ka neskaiti tam. Ja. Tas, kas skaita, viņam varbūt rozā brilles, viņš ir iemīlējies līdz ausīm, bet neskaitīt. Un banka saka, ka tas ir krāpnieks. Cilvēki netic. Ja. Un tādu apturēt ir ļoti grūti, lai neizpildītu to maksājumu. Tieši pieminēju, arī gribēju vaicāt to, ka tā informācija ir ļoti daudz. Mēs varam arī klausītāji, tā kā es varbūt nespēju noticēt, bet šis nav pirmais un arī nav pēdējais raidījums par krāpniecībām un schēmām, un banka komunicē, un policija komunicē, un mediju komunicē. Ļoti bieži ir dažādas publikācijas par to sociālajos tīklos, influenceri komunicē, bet tāpat tās cilvēki kļūst par upuriem regulāri, un ja ne pat taisnība vairāk, tad mēs runājam, tie miljoni katru mēnesi aiziet. Kāpēc tas viss aizvien strādā, jūsuprāt? Es zinu, ka droši vien grūti pateikt tādu vienu konkrētu atbildi, bet tā informācija, kā minēja, ir tik ļoti daudz. Mums tās visas krāpniecības schēmas, mēs šobrīd jūs stāstat konkrētus piemērus. Bet kāpēc cilvēki aizvien uzķerās? Es varbūt sākšu šoreiz. Ir tā, ka cilvēki uzķerās, jo bieži vien cilvēki dzīvo kādos savos burbuļos. Varbūt jūs nezināt to, ko mēs šodien jums stāstam, un citi arī varbūt nezina. Ja? Mums tā ikdiena varbūt vairāk vai mazāk ir ar to saistīta. Mēs fiksējam tās lietas diezgan ātri, bet citi dzīvo citur, kur par to nerunā. Radinieki par to nerunā, viņi nezina. Tas ir numur 1. Otrs ir tas, ka tie dati, kas ir mūsu rīcībā, mēs redzam, ka cilvēki ir diezgan noguruši. Viņi bieži vien tās lietas dara paralēli savam ikdienas darbam, lielā steigā, un tad līdz galam nesaprot, ko viņi darījuši darbā, ko viņi darījuši tajā telefonā, un tā bieži vien apstiprina tās SMS linkus un tādas lietas. Ja mēs runājam par investīciju krāpšanām, ja, tas viss notiek pakāpeniski. Neviens jums neliek maksāt pirmajā dienā 100,000 vai 10,000. Jums aicina iemaksāt mazo summiņu. Jums parāda, ka viss strādā. Reizēm par krāpnieku jums izskaita ārā 50 eiro, ja, no tiem 250. Ja, un jūs iebaro, un jūs sākat ticēt, ja, ka tā būs tā gudrā, ātrā peļņa. Ja. Un ir vēl 4. grupa tāda, kad cilvēki nepārbauda weblapas un domēnus. Ja tā ir sveša lapa, varbūt tad ieskatās mazliet vairāk, bet ja tie zinām zīmoli, ja tur akcijas, kaut kādas superpreces pa puscenu, 7% izpārdošana, neskatās, vienkārši pērk, preci nesaņem, naudu izkrāp. Ja? Labākā gadījumā izkrāp to konkrēto summu, kas ir norādīts, sliktākā gadījumā iztukšu to karti pilnībā tukšu. Jā, par finanšu pratību un par kiberhigiēnu viennozīmīgi ir ko darīt un vajag sabiedrību izglītot.
Arī valsts policija šajā virzienā strādā un runā, bet šobrīd ir jāapzinās, un ko es gribētu izstāstīt, ka no organizētās noziedzības puses, kā tas ir. Krāpšana pagaidām uz tuvāko laiku ir uz palikšanu, jo viņi ir sapratuši, ka tā var ļoti labi nopelnīt. Tie, kas iepriekš nodarbojās ar kontrabandu vai narkotiku pārvadāšanu, saprot, ka šeit investējot kaut kādu zināmu naudas summu 5 gadu laikā, tu vari tiešām ļoti labi izkrāpt no viena otra trešā reģiona naudu. Ir jāsaprot, ka tā intensitāte zvanīt, rakstīt viltus SMS un piedāvāt viltus pakalpojumu ir milzīga. Ja operatori ziņoja, ka viena mēneša laikā viens operators 2 miljonus nobloķē krāpniecisku zvanu, tātad zvana katru minūti Latvijas valsts piederīgajiem kāds kādā zvanu centrā. Ir jāsaprot, ka šīs te grupas arī ir palikušas vairāk, un uz zvanu centru, teiksim, uz vienu filiāli, kurā strādā 100 darbinieki, vai kādā strādā 30 vai kādā 10, viņam darba diena ir diezgan gara, un viņš var ļoti daudz cilvēkus apzvanīt un apkrāpt. Tātad tas secinājums ir tāds, ka tas ir laika jautājums, kad katru no klausītājiem sazvanīs. Tiešām tikai laika jautājums, nav vairāk jautājums, vai tev piezvanīs, vai tev piedāvās kaut ko, kādu viltus pakalpojumu. Tas ir tikai kāda tev piezvanīs šodien vai rīt vai parīt. Cilvēkiem ir jābūt gataviem, jo grupas pārprofilējas un tagad mazāk uz ielas sit pa galvu un atņem naudu, bet biežāk zvana un piedāvā kaut kādu ticamu, mazāk ticamu, neticamu stāstu. Un tie stāsti kļūs arī arvien advancētāki. Mums jābūt ļoti piesardzīgiem un gataviem un izglītotiem. Savs zināms salstariņš tajā visā arī ir, ka sakat, mazāk uz ielas sit pa galvu un atņem naudu, tā kā pakās naudu un paliec nepiekauts vismaz. Tad tādā ziņā, ja skatāmies, varbūt droši vien vairāk to naudu pagādīs. Katrs cilvēks, kurš kādreiz skatījies tādu labu 90. 2000. sākumu kino, zinās, ka vienmēr ir kaut kāds tas viens hakeris vai krāpnieks, kurš ir bijis sliktais, un tad policija viņu ir aizturējis ciet, un tad viņš saka, labi, es tagad būšu labais un pārnākšu labo spēku pusē. Ir kāds tāds piemērs bijis dzīvē? Ir tā, ka valsts policijas darbā strādājot diezgan regulāri notiek sižeti, ko mēs esam redzējuši arī filmās, tur dažādās epizodēs. Darbs ir interesants un metodas arī ir tādas, par kurām arī filmās rāda. Šis tāds jautājums, kur varētu arī detaļās neapspriest, valsts policija vienmēr izmantos visas iespējamās metodas, lai varētu pēc iespējas labāk atklāt noziegumus. Un savukārt arī nozieguma izdarītāji bieži nonāk izvēles priekšā. Un viņam ir iedots izvēlēties vai šis ceļš vai šis, un tad viņi arī izdara savu izvēli. Un tas ir normāli. Un mēs priecājamies par katru, kurš ar savām zināšanām un spējām tomēr neiet to noziedzīgo ceļu, bet iet ceļu, kad viņš dara kaut ko labu sabiedrības labā un arī savā labā. Un nedara šo noziegumu, jo šīs krāpšanas mēs arī pieraduši runāt par krāpšanu un tikai ar mantu, naudu, teiksim, zaudēt tur dzīvokļus, ienākumus, bet mums ir arī tādi zināmi gadījumi, kad, teiksim, arī ja pāris investē un viņi ir investējuši visu, ko viņi savā dzīvē ir nopelnījuši un visu savu saimniecību tur ieķīlājuši, vai arī citos gadījumos īstenībā pēc tam, kad viņi saprot, ka viņi visu zaudējuši, ir cilvēki, kas arī pašnāvības taisa, ir cilvēki, kas ir depresijā, ir cilvēki, kas pēc tam nevar normāli dzīvot. Tas ir ļoti tādi sāpīgi, jūtīgi jautājumi, jo tu esi visu zaudējis un tu esi vēl palicis parādos, un tu esi palicis parādos saviem kaimiņiem, radiem un bankām, un tev nav vairāk kur likties. Tas ir ļoti sāpīgi un jūtīgi un briesmīgi, un tie stāsti ir tiešām skarbi. Un tāpēc arī domāt, ka krāpšana tur tāda vien tur naudas jautājums un nekas vairāk, tomēr arī mūsdienās jau tas tā nav. Tas ir tāds ļoti svarīgs, jūtīgs jautājums. Tātad par tām filmām jūs tādu konkrētu atbildi nevarat teikt, bet es domāju, ka mēs pilnīgi visi sapratām atbildi. Tuvojoties raidījuma noslēgumam, ir kādreiz kāda krāpniecības schēma jums katram bijusi tāda, ka jūs skatāties un domājat, ka wow, šis mani arī pārsteidza, tā kā ar visu jūsu bagāžu, tā kā jūs klausāties tā. Varbūt ne gluži visu cieņu, bet tā kā wow, to es negaidīju.
Varbūt ne tādā kontekstā, ka es tur pabrīnītos, cik forši tu izdomāji. Kontekstā drīzāk, cik cīnisks tu esi un cik tu tālu vari iet. Es brīnos par to, ka absolūti nav nekādas līdzjūtības vispār. Viņi zina, ka cilvēkam ir 70 gadi, viņš zina, ka viņš ir pārdevis dzīvokli, viņš zina, ka viņš ir atdevis krāpniekam viņa dēļ šo te pārdoto dzīvokli. Viņš uzkarina viņam kredītus maksimāli daudz visur, kur var. Viņš uzzina sarunas laikā, ka viņam ir mašīna, viņš arī norganizē mašīnas pārdošanu. Tad liekas, ko tu vēl izdarīsi ar šo cilvēku? Un tad iet līdz galam un pilnībā iznīcināt šo veco cilvēku. Šis ir tas, kas mani personīgi pārsteidz, kad absolūti nekādas vispār līdzjūtības nav. Jā, es absolūti pievienojos tieši no tām finanšu krāpšanas veidiem, kas pie mums parādās. Šis tieši arī ir tas tipiskākais, kad cilvēku nomok līdz beigām, atspārdi, kā teikt, un pēc pāris mēnešiem atnāk vēlreiz un vēlreiz to pašu izdara. It kā glābjot to cilvēku, viņš tiek apstrādāts pilnībā. Jā, viņš iekļūst milzīgā slazdā, kā teikt, un pēc tam viņam tā dzīve ir sabojāta. Ne tikai finansiāli, bet arī, lai normāli eksistētu. Tad kas cilvēkam ir jādara, ja viņam ir aizdomas par krāpniecību? Viņš saņem dīvainu zvanu, viņš saņem dīvainas īziņas, dīvainas e-pastus, viņam noklausījās šo raidījumu un saprats, ka kaut kas aizdomīgs. Tad padoms numur 1 – nesteigties. Okay. Ja tev zvana un raksta un interesēs par tavu internetbanku un naudu, jau sarkanais kārogs ir, iedegās lampiņa, sāc domāt, uzdot jautājumus, kritiski vērtē situāciju. Teiksim, par linkiem, ja saņēmi linku no kaut kurienes uzspiedi un tas tevi ved uz internetbanku, nekāda nevadīt PIN 1 un PIN 2 nekādā gadījumā. Ja tu vēlies samaksāt sodu vai kādu pakalpojumu, ētajā mājaslapā, tajā aplikācijā un pats atrodi šo informāciju un samaksā, atkristu pilnībā smikšķerēšana, ja šos te nosacījumus ievērotu. Un, ja zvanas tādās priekšā kā, tad, un tu nespēji saprast, tas ir īsta situācija, neīsta situācija, vienmēr ej klātienē un prasi oficiālus dokumentus. Teiksim, no valsts policijas prasi oficiālu pavēsti, pasaka, ka ieradīsies konkrētā kabinetā, sniegs liecības, un šādi te attālināti piedalīties kaut kādos eksperimentos ir jāiegaumē visiem, ka tas tā nenotiek nekad. Un WhatsAppā policija apliecības nesūta, un WhatsAppā policija eksperimentus arī neorganizē vispār. Ko piebilst? Jā, mēs parasti aicinām izmantot tādus 3 soļus. Tā drīkst teikt, Solvit minēja ļoti konkrētos gadījumus, bet mēs ko varētu attiecināt uz visiem gadījumiem. Pirmais ir apstājies. Vienkārši apstājies bez steigas, noliec malā citas vietas un apskaties, kas tur ir apstājies. To, ko tu dari, vienkārši pārtrauc sarunu vai ko citu apstājies. Otrais solis ir pārbauda informāciju. Ja kāds uzdodas par Latvijas bankas pārstāvi, pārtrauc sarunu, uzzvan Latvijas bankai uz oficiāliem numuriem, parunā, uzzvan policijai, parunā, vai tas tiešām tā ir, vai uz kādu citu dienestu. Pārbauda informāciju. To pašu var pārbaudīt arī par nelicencētiem pakalpojumu sniedzējiem Latvijas bankā, vai ir tāds uzņēmums vai nav, uzzvan uzņēmumam, pārbaudātus. Un tas pēdējais solis ir aizsargāt sevi. Aizsargāt var dažādi. Aizsargāt var lasot Smart ID paziņojumus, kur tu ieeji, kam tu maksā. Jā, tas numur 1 var uzlikt arī DNS ugunsmūri. CERT.LV ir izstrādājis lielisku risinājumu, kas bloķē vairums atklāto šo krāpniecisko vietņu. Tu pat iekšā tur netieci. Ja, tā kā uzliekam DNS ugunsmūri, to vienkārši uzlikt tā kā aplikāciju arī bērniem, sev, senioriem, un arī tādā veidā sev var aizsargāt. Labi, teikšu lielu paldies, ka atradāt laiku atnākt un mūs visus izglītot. Jā, ar to arī skan raidījuma, kur paliek mana nauda 11. epizode. Vēlreiz liels paldies Ingum Valtiņam, Latvijas bankas licencēšanas un sankciju pārvaldes galvenajam juriskonsultam un Solvitai Sļadzei, valsts policijas kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes pārstāvei. Paldies. Un papildu informāciju par dažādiem krāpšanas veidiem un praktiskus padomus, kas var palīdzēt pasargāt sevi, tuvākos un savus iekrājumus, atradīsi Naudas skolas vietnē sadaļā krāpšana. Paldies un uz tikšanos!